Padalīšos ar savām domām par Bitcoinu 25. gadā. Šodien ir 8. janvāris. Tehniski Bitcoinam ir atbalsta punkts pie 92,000, tā kā ja viņš tur būtiski nokrīt zem, tad varētu pazaudēt atbalstu un krist vairāk, bet šobrīd turās. Jau no septembra lielie Bitcoin vaļi pamazām notirgo savas pozīcijas, kas tad arī rada šo te kaut kādu ik pa laikam sell-off. Investīciju firma Bernstein pareģo, kad Bitcoins sasniegs $200,000 līdz 25. gada beigām. Un viena no viņa tēzēm ir, kad pakāpeniski Bitcoins pāriet no īstermiņa traderiem uz ilgtermiņa turētājiem, tādiem kā MicroStrategy, lielajiem korporētu uzņēmumiem, arī valdību treasury. Un jo mazāk būs ikdienas tradingā Bitcoina, jo tā cena cels. Otrs aspekts ir, kad ar Trumpu vadībā jau zināms, kad Security Exchange Commission vadītājs mainīsies un būs draudzīgāks, kas nozīmē, ka sakārtosies regulatorā vide un investori būs skaidrāka šī darbības vide, un tāpēc attīstīsies vairāk dažādi kripto ETFs un arī uzņēmumi lieli un bankas un pensiju fondi varētu uzpirkt savās bilancēs vairāk Bitcoinu. Protams, zināmais Bitcoina plus, ka viņš ir limitēts savā apjomā, cik viņa būs, ir ļoti labs instruments pret inflāciju. Jo naudai zūd vērtība un valdība vienmēr sāk drukāt naudu, cik vien vajag. Bet šis nav Bitcoin gadījums. Investīciju eksperts Tom Lee arī saka, ka Bitcoin cena pieaugs līdz 250,000 nākamgad. Protams, viņš arī teica, ka līdz pagājušā gada beigām būs 150,000, un daudzi jau ir minējuši pirms kaut kādiem 4 gadiem, ka Bitcoins būs 250,000 gada laikā toreiz. Tāpēc es neticu, ka tur tas paliciens būs tik ātrs, bet es ticu, ka lēnām, varbūt ar kritieniem, amerikāņu kalniņiem, tā Bitcoin cena pieaugs. Vēl es redzu, ka Bitcoins ir tā kā stabilāks finanšu instruments, jo, kad es investēju pirms 4 gadiem, tad es nekādi nevarēju nopelnīt uz tā Bitcoina, jo viņš gāzelējās pa 20% dienā. Šobrīd tas tā īsti vairs nenotiek, jo tas ir daudz izplatītāks produkts, nobriedes finanšu instruments. Un jāsaka, ka izskatās, ka tas pat varbūt ir stabilāks nekā kaut kādas akcijas. Jo, ja, piemēram, akcijai ir kādā no ceturksniem netik labi vai pat vienkārši normāli, nevis ļoti labi peļņas rādītāji, mēs varam novērot lielus kritumus. Pat Facebook pirms aptuveni 2 gadiem nokrita pa 25% dienā. Un jaunieši pārsvarā grib vairāk treidot kripto. Starp nesenajiem pārdevējiem vai arī tuvākajā laikā varētu būt Amerikas Department of Justice, kas esot sagrābuši, konfiscējuši 6,5 miljardu vērtībā. Bitcoin šobrīd ir oversold teritorijā un relative strength index ir tāds, kā tik zems, kāds bija apmēram pie 60,000. Bet, protams, vajadzīgs kaut kāds katalizators un vairāk pircēju, lai cena iet uz augšu. Padalieties jūs komentāros, kādas ir jūsu domas par kripto tirgu 25. gadā.